ASV turpina iepludināt tirgū naudu. Vakardien tiek iepludināti 8,1 miljards ASV dolāru, un mēs varam paskatīties uz Federālās rezerves balance sheetu un redzam smuku atspērienu. Tāpat šodien Amerika atpirka daļu savu parādu, un to atpirka par 2 miljardiem ASV dolāru. Mazliet politikas. Trumps piemēro 500% tarifu tām valstīm, kuras iepirks no Krievijas naftu, un tāpat laikā Indijas akciju tirgus piedzīvo lielāko kritumu saistībā ar šiem tarifiem. Vakardien tika izskanēts baumu līmenī, kad Trumps varētu Grenlandes iedzīvotājiem piedāvāt līdz pat 100 000 ASV dolāru, lai viņi būtu Amerikas pusē. Kriptovalūta Zcash piedzīvo 20% kritumu pēc tam, kad pamat izstrādātāja programma vienlaicīgi atkāpās no amata. Labas ziņas arī no austrumiem. Dienvidkoreja šajā gadā apstiprinās visticamāk pirmo Bitcoin ETF.